Es eju caur savu YouTube kanālu. Tā, nu laikam mēs esam ienākuši. Kaut kāda atbalsta man ir. Labi, labvakar. Šodien, kā jau katru trešdienu, 7:00 vakarā, mēs runājam par produktu, ar kuru mēs iepazināmies samērā nesen. Jā, pilnīgi atbalsts man te nāk. Kaut kā man to atbalstu jādabū nost. Kā? Labi. Tā bišķiņ apstulbās. Labi, taisīsim pa jaunu. Tā tad turpinām, jā. Tā tad mēs šodien runāsim par kompāniju, ar kuru mēs patiešām iepazināmies pavisam nesen, bet kā reiz mūs pārsteidza tas, ka šis produkts tik īsā laika periodā ir devis tik daudz rezultātus. Un tāpēc par to noteikti mēs arī runājam un runāsim, jo efektivitātes ziņā es šobrīd patiesībā tādu produktu, kurš darbojās tik spēcīgi, neesmu vēl redzējusi, un kāpēc tas tā ir, par to es arī nedaudz pastāstīšu, jo patiesībā šeit ir apvienotas divas tehnoloģijas. Šeit ir apvienota nanotehnoloģija, par kuru es nestāstīšu, kur es domāju, jūs visi zināt, esat dzirdējuši, bet šeit ir arī vēl viena tehnoloģija, kas saucās akumulītes seja tehnoloģija. Un kas ir akumulītes seja tehnoloģija? Šis ir absolūta inovācija, un patiesībā pie šīs tehnoloģijas ir strādājuši zinātnieki 25 gadus. Tas ir ļoti ilgs laiks, un viņu pamata mērķis bija, kā saglabāt augā tos komponentus, kādi tie ir pirmatnējā stāvoklī. Tad augā ir tās bioloģiski aktīvās vielas, un, protams, kā pārstrādātā veidā, dažādās savādākos veidos, kā mēs, piemēram, tējas vai vēl kaut kādos veidos, protams, tad viņa nesaglabā. Vai varat aizvērt mikrofonu, kuram troksnis ir liels? Tā. Vēl kaut kur mikrofons vaļā ir. Izskatās. Jā, aizveriet savus mikrofonus, jo savādāk patiešām tie trokšņi traucē. Tātad pamata mērķis viņiem bija, kā saglabāt visu augā, kas ir pirmatnējā veidā. Ja? Tad viņi ir atraduši tehnoloģiju, kā var saglabāt 95%, mēs sakam 90% no sākotnējā, tāds kāds augs dabā aug, visas tās vielas. Un patiesībā augā iekšā tas viss ir sakoncentrēts pašā kodolā, visas tās vērtīgās vielas. Tad arī vēl bija uzdevums, kā tikt līdz šim kodolam. Tad viņi pēc šīs tehnoloģijas atbrīvo augu no membrānas, tiek līdz auga kodolam, kurā ir DNS, visa informācija iekšā, bez tam visas vērtīgās vielas. Un tālāk nākošā fāze ir, kad šie visi augi tiek uzlādēti ar negatīvu jonu. Tas ir apmēram pēc tāda principa tā kā dabā pēc zibens, ja, uzlādējās tie negatīvie joni, veidojās. Tādā pašā veidā arī šeit tiek uzlādēti šie visas vērtīgās bioloģiski aktīvās vielas ar negatīvu jonu. Un kā tas vispār ir organismā? Organismā mūsu slimās šūnas, mūsu patoloģiskās šūnas ir pozitīvi lādētas.
Un, ja, piemēram, mēs zinām, fizikas likums ir plus un mīnus, ja plus un mīnus pievelkās, tad šeit tie negatīvie joni pievelkās pie mūsu patoloģiskajām šūnām, kuras ir pozitīvi lādētas, un sanāk, ka mums pat īstenībā nav jāzina pēc šīs tehnoloģijas, šīs konkrētās bioloģiski aktīvās vielas pašas atradīs, kur viņām ir jāiet, un viņas arī ies tieši tur, kur visvairāk organismā viņu sauc tā kā ātrā palīdzība, šeit vajag visvairāk palīdzību. Tādējādi praktiski organisms pats sevi sāk atveseļot, tad, kad viņš saņem visu to, kas organismam ir vajadzīgs. Un tālāk vēl, kas ir ļoti svarīgi, kad šis produkts apzināti, arī tas nav nejauši, mēs šo produktu uzņemam nevis caur kuņģa zarnu traktu, mēs šo produktu uzņemam caur mutes gļotādu. Tātad mēs paliekam zem mēles, viņš tur izkūst, viņš pataisno nonāk asinsrites sistēmā, viņš darbojās pēc principa, apmēram it kā mums būtu pielikta sistēma un pilinātu konkrētās bioloģiski aktīvās vielas pataisno asinīs iekšā. Tāpēc viņš arī tik ātrus un efektīvus rezultātus dod. Un, ja mēs runājam par produktiem, tad, protams, kompānijai ir visi certifikāti. Katram produktam ir certifikāts, un bez tam, nerunājot par tiem parastajiem certifikātiem, kurus parasti pieprasa, ja, tad, kad, piemēram, mēs legāli kaut kur darbojamies, ja, šeit mums vēl ir tādi certifikāti, kurus ir ļoti grūti iziet, tie ir košer un halal certifikāti. Halal vēl tā, bet košer ir ļoti grūti, un mūsu kompānijai visiem produktiem šis košer certifikāts ir. Tas vien jau ir. Šis certifikāts vien jau norāda, ka augstāko kvalitātes zīmi. Tā kā šo certifikātu ļoti grūti ir dabūt. Šodien konkrēti mēs runāsim, pagājušreiz mēs runājām par grow, šodien mēs konkrēti runāsim par alt. Alt tas ir praktiski jauns līdzeklis cīņā ar alerģiju, jo mēs zinām, ka alerģija šodien ir diezgan var teikt, nevis diezgan, bet ļoti izplatīta saslimšana, ar ko īstenībā slimo ļoti daudz cilvēki pasaulē. Un kāpēc ir šīs alerģiskās saslimšanas? Šeit patiesībā ir vairāki iemesli. Pirmais iemesls ir tas, kad ir ļoti liela piesārņotība organismā. Ja? Praktiski, ja mēs runājam par šīm alerģiskajām problēmām, tad tā jau ir 6. organismu piesārņotības pakāpe. Bet 6. pakāpe īstenībā nozīmē jau to, ka ir piesārņotas ne tikai asinis, ne tikai limfa, ne tikai starpšūnu šķidrums, bet arī jau ir šīs vielas jau arī tikušas līdz mūsu kodolam, kur ir DNS. Ja? Tā kā tā 6. piesārņojuma pakāpe ir ļoti nopietna, un tas ir pirmais, kas ir alerģijas izraisītājs. Otrais cēlonis ir imunitātes problēmas. Šeit mēs patiesībā, te ir ļoti dziļi, var skatīties padziļināti, ja jūs varat noskatīties arī mūsu akadēmiķa video, kur viņš, kāds viņam bija vārds, Bogdans Garadickis, ja, akadēmiķis Bogdans Garadickis, kur viņš ir imunologs, akadēmiķis un ļoti pieredzējis ārsts imunologs, kurš konkrēti stāsta par to, kā tas ir, kad imunitāte sāk darboties nepareizi, ja par visiem tiem imunoglobulīniem, kas sāk ražoties nepareizi imunoglobulīni, par to es tagad, protams, nestāstīšu, jo es neesmu ārsts, bet to jūs varat noklausīties, jo patiešām tad jūs varbūt arī vairāk sapratīsiet, ka tas ir ļoti, ļoti nopietni. Trešais cēlonis ir nopietni traucēta neiroendokrīnā sistēma, un nākošais iemesls ir stress, kas arī izsauc alerģiju. Un stress, protams, arī ļoti spēcīgi negatīvi strādā uz mūsu imunitāti un arī uz endokrīno sistēmu. Stress vispār ļoti daudz procesu izjauc organismā. Ja? Tā kā nākošais, kas izraisa alerģiju, tie ir helminti. Tās ir helmintu invāzijas, un, protams, tas arī ļoti, ļoti spēcīgi izplatīts. Tas ir nākošais produkts, par ko mēs runāsim nākošajā trešdienā, kas saucās MELS, kas ir antiparazitārā programma. Ja? Tad arī tas ir alerģijas izraisītājs, un arī
Jo mēs zinām, ka visi helminti izdala ļoti daudz toksiskas, alerģiskas vielas, un protams, tas viss nāk caur ādu ārā, un vai tā ir kaut kāda nieze, vai kaut kāda izsituma, vai kaut kāda iekaisuma, tas viss arī no tā. Un, protams, vēl viens iemesls ir antioksidantu deficīts. Ja, tas arī, jo arī tas bloķē dažādas alerģiskos procesus, tā kā arī tas izraisa alerģiju. Nu, tātad, lai mēs varētu atrisināt alerģijas problēmas, tas ir diezgan tāds sistēma piegājiens, te nav tikai viens piegājiens no vienas puses. Tā kā pirmais, protams, ir obligāta organisma detoksikācija, tātad mums ir jānovērš visi iespējamie piesārņojumi, gan tie ir bioloģiskie, ja tie ir gan vīrusi, mikroorganismi, dažādi helminti vai kaut kādi putekļi, ja, ziedputekšņi, piemēram, ja, bet kas nonāk cilvēku organismā. Un tāpat tās arī neorganiskie tie ir visādi dioksīni, smagie metāli un tā tālāk, mēs to paši zinām. Ja. Otrais, protams, mums ir jāatrisina neiroendokrīnās sistēmas, jāatjauno neiroendokrīnā sistēma, tāpat varētu teikt. Trešais ir imunitātes atjaunošana, tālāk nākošais ir, viss, ko es tur nosaucu, tātad helminti, imūnsistēma, endokrīnā sistēma, ja, tas viss ir tas, kādā veidā ir jāpieiet, ja mēs gribam atrisināt alerģijas problēmas, tāpēc, ka patiesībā tas ir diezgan tāds sarežģīts process, viņš nav tik vienkārši. Tātad skatāmies, pāriesim tieši konkrēti pie šī te mūsu produkta, kas saucās ALT, un šeit ir vairāku augu sakopojums, kas arī ir apzināti veidots, viņš ir harmoniski veidota sinerģija, kur viens augs pastiprina otra auga iedarbību. Un tagad varbūt pāriesim, man te laikam tie slaidi būs, pāriesim tagad mēs pie tiem konkrētiem augiem, kas ir iekšā alta sastāvā. Tātad pirmais, astragāls. Leģendārā nemirstības zāle no seniem laikiem tikusi izmantota smagu slimību ārstēšanā. Patiesībā viņa ir sākotnēji pat tika apslēpta, viņa bija tikai pieejama tur karaļiem un tādiem augstiem cilvēkiem. Ja? Bet šodien, protams, mēs par viņu jau zinām. Un šodien, ko dara šis astragāls? Astragālam piemīt ļoti daudzas īpašības, imūnstimulējošas. Kardiotoniska, pret diabēta, pret audzēju, pret vīrusa, urīna dzenoša, nomierinoša, asins atjaunojoša, pret novecojoša. Tā kā ļoti, ļoti plaša iedarbība, lieto infarkta, išēmijas, aterosklerozes profilaksei, noņem galvas sāpes un migrēnu, ārstē hronisku un akūtu neprīti. Tā kā patiesībā šī zāle ir domāta daudzām slimībām, tas ir tikai viena no sastāviem, kas ir mūsu alta sastāvā. Nākošais ciedru rieksts. Es zinu, esmu lasījusi, ka cars Salamans bija gatavs atdot 30 pilsētas, lai tiktu pie ciedru rieksta. Tā kā ciedru rieksts ir veselības un ilgu mūža simbols un ļoti, ļoti bagāts ar polī nepiesātinātajām taukskābēm. Patiesībā viņš satur visu organismam nepieciešamo diennakts devu, tie ir A, B1, B2, B grupas vitamīna E, ļoti spēcīgs E vitamīns, ļoti daudz praktiski vitamīnu sastāvs ļoti plaši, ja, praktiski visi vitamīni. C es neredzu, ja. Ciedru riekstos tātad ir atrodams gandrīz visas neaizvietojamās aminoskābes. Bagātīgi pārstāvēts minerālvielas. Ko dara ciedru rieksts? Šeit ir ļoti daudz magnīs, tātad viņš strādā uz sirds asinsrites sistēmu, samazina arteriālo spiedienu, samazina slikto holesterīnu. Tāpat viņš uzlabo redzi, jo viņš patiesībā satur redzes vitamīnus, A ir redzes vitamīns, E ir redzes vitamīns, aizsargā no glaukomas, samazina cukura līmeni asinīs, satur daudz mangānu cinku. Mangāns uztur hormonālo līdzsvaru, tas ir tas, ko mēs runājam endokrīnā sistēma. Ja, ar alerģijām mums ir jātiek galā ar endokrīno sistēmu, un kā reiz šeit mangāns uztur hormonālo līdzsvaru. Tāpat tās arī cinks pastiprina. Patiesībā jebkurš mikroelements, tur man liekas tālāk man būs slaidi, varbūt
es esmu viņiem paskrējis garām, kur bija rakstīts, ko katrs mikroelements dara. Un patiesībā mums ir jābūt visiem mikroelementiem, visiem vitamīniem, visiem taukskābēm, visām aminoskābēm, visam tam katru dienu ir jāienāk organismā, jo mums organisms patiešām strādā kā fabrika, un viņam ir vajadzīgas visas vielas. Ja kaut kāda viela pietrūkst, tad tur arī sākās tās problēmas. Nākošais augsts ir ingvers. Ingvers patiesībā ir pazīstams augs, kur ļoti izmanto spēcīgi pie kuņģa zarnu trakta dažādām problēmām. Tad ārstē gremošanas traucējumus, bet viņu arī izmanto imunitātei. Noteikti jūs arī dzerat ingveru tējas, un tas ir ļoti labi, jo ingvers patiešām ir ļoti spēcīgi arī uzlabo imunitāti, cīnās ar infekcijām un vīrusiem, un ārstē klepu, plaušu iekaisumus un kavē dažādu baktēriju veidošanos, un praktiski viņš arī ļoti labs kā atkrēpošanās līdzeklis. Arī viņš samazina slikto holesterīnu, uzlabo smadzeņu asinsriti, regulē asins spiedienu, samazina trombu un hronisku asinsvadu slimību risku, kā arī kopumā stiprina sirdi, lieto pie bronhālās asmas, pie artrītiem, pie reumatisma. Piemīt arī spēcīgi pretdiabēta īpašības. Ingvers arī satura vielas, kas palīdz novērst ļaundabīgo audzēju attīstīšanos. Un, protams, ingvers neutralizē indes, izvada sārņus, toksīnus, palīdz atbrīvoties organismam no visa liekā. Jā, arī starp citu ingvers atbrīvo no sliktas elpas, varbūt esat pamanījuši. Tā kā ingvers ir ļoti spēcīgs un viņu, jā, protams, ka vajag lietot. Bet, ja mēs runājam par to, ka vajag lietot, tas attiecās uz jebkuru augu, jā, lakrits arī tālāk iesim, varbūt tās pieskarsimies šim te augam lakrica, kur ir pazīstama jau ļoti sen, 5000 gadu vēsture. Mēs ļoti labi zinām, ko šo te augu mēs lietojam kā atkrēpošanas līdzekli, kas atvieglo klepu, lieto pie bronhītu, pie plaušu iekaisumiem, jā. Efektīvi lieto ilgstoši sausu klepus, tāpēc, ka viņš klepu mīkstina, jā, pie pneimonijām un pie dažādiem balsenes iekaisumiem. Ja viņš atslāpina muskulatūru, noņem spazmas un viņam arī piemīt antialerģiskas īpašības. Protams, kad jebkura, kas saistīts, jebkura saslimšanas, kas saistīts ar elpošanas sistēmu, tāpēc arī šeit palīdz pie bronhālās asmas un tāpat tās ārstē lakrica dažādas ādas saslimšanas, dermatītus, psoriāzes, sarkano vilkēdi, ekzēmu. Lakricai piemīt pretiekaisuma, antihistamīna, urīna dzenoša, savalkošas, džulzas dzenoša, nomāca audzēju augšanu, pretvīrus, antibakteriāla, antioksidanti, normalizē kuņģa funkcijas, labvēlīgi ietekmē gremošanas procesu, stimulē gremošanas trakta peristaltiku, nostiprina imūnosistēmu, organismu. Tad tas ir viens augs lakrica, un mēs patiesībā varbūt nemaz nezinām, ko dara šis viens augs. Vēl bez tām es jau no ļoti seniem laikiem zinu, ka lakrica ir tas augs, kas attīra limfātisko sistēmu. Patiesībā viņa sašķidrina limfu un tālāk jau, protams, attiecīgi, piemēram, mūsu alta, ja mēs skatāmies augu kombinācijā ar augu, kas tālāk sastājas šīs te visas indes, jā, tad lakrica sašķidrina šo te limfu. Tad viņa praktiski piedalās limfas tīrīšanas procesā. Limfas tīrīšana ir arī tas momentiņš, kas pie alerģijām viennozīmīgi ir ļoti svarīgs process, jo limfa ir mūsu kanalizācijas sistēma. Un iedomājieties, ka, piemēram, jūs nemūžam neesat tīrījuši kaut kādas savas kanalizācijas, kas jums ir vienalga, kaut vai nereiz neesat mazgājuši savu izlietni. Paskatieties, kāda viņi izskatās jau pēc 2-3 dienām, ja viņi nav mazgāti. Ja? Un iedomājieties, ja mēs mēnesi, ja mēs gadu, ja mēs 5, ja mēs 10 un 20 gadus to nedaram, ja, tad, protams, ka tas bez šaubām, kad kādā veidā tad mēs netiksim pie alerģijām. Protams, ka mums organisms ir piesārņots un absolūti normāli, ja mums rodās kaut kādas alerģiskas izpausmes. Tā kā limfātiskās sistēmas tīrīšana ļoti svarīga, un arī tas būtu vismaz 2 reizes, ja ne pat 3 reizes gadā noteikti jāiziet. Jā, limfas tīrīšana. Šis te augs, kas tieši ļoti spēcīgi strādā uz limfas tīrīšanu. Nākošais augs - Baikāla ķiverene. Arī jau sen pazīstama 2000 gadu garumā lietot tautas medicīnā, satur ļoti daudz vitamīnus, mikroelementus, starp citu visi augi satur daudz mikroelementus un vitamīnus, bet tieši vitamīns ir 375 reizes spēcīgāks. Šis augs tātad sanāk, ka viņš ir ļoti spēcīgs ar vitamīnu. Tālāk.
Atkrēpošanās diurētisks līdzeklis, arī iekļauts diabēta, elpas trūkuma, pneimonijas, plaušu tuberkulozes, meningīta, gripas, garāklepus, holēra, Sibīrijas mēra ārstēšanā. No seniem laikiem viņš ticis tur izmantots. Ir lieliska aizsardzība pret dažādiem vīrusiem un infekcijām, pretiekais un pret artrīta, pret vēža, izmanto aknu urīnpūšļu vēža ārstēšanā, aptur metastāžu veidošanās, tāpēc mēs ļoti bieži sakam, ka, ja cilvēkam ir onkoloģija, tad viņam noteikti ir jālieto alts. Un, ja, piemēram, viņam ir bijusi ķīmijterapija, tad vēl jo vairāk izvada visus tos atkritumus, kas pēc ķīmijterapijas organismā izveidojušies. Ja, tad arī šim te Baikāla ķiverenē ir antihistamīna īpašības, izmanto alerģijas un astmas ārstēšanā. Tāpat ārstē hepatītu, dzeltenokaitu, locītavu sāpes, podagras un noņem centrālās nervu sistēmas uzbudinājums. Īstenībā viņš 10 reizes pārspēja baldariānu un māteri. Lieto pie neirozēm un bezmiega, spēcīgs antioksidants, palīdz atjaunot organismu pēc, es jau teicu, pēc ķīmijterapijas. Tā kā tas ir arī ļoti spēcīgs augs. Ja mēs skatāmies, ka viens augs jau dara tik daudz, bet šeit ir šī te lieliskā augu sinerģija, tā kā, protams, ka viņš ir daudz spēcīgāk darbojas nekā tikai kaut kas viens. Tas ir viens faktors, bet otrs faktors, piemēram, zaļā tēja arī jau Ķīnā, piemēram, ļoti cilvēki lieto zaļo tēju, tāpēc, ka viņi zina šī te auga lieliskās īpašības. Bet, ja mēs, piemēram, dzeram zaļo tēju, tad mūsu organisms uzņems apmēram 20% no tā visa, kas tie zaļajā tējā iekšā ir. Tur jau tagad ir tā atšķirība, kad mēs šo te zaļo tēju uzņemsim caur mūsu preparātu altu, tad šīs visas bioloģiski aktīvās vielas mēs uzņemsim nevis 20%, bet 95%. Tā ir tā lielā atšķirība. Ja? Tad 5 reizes vairāk, tāpēc arī viņi sauc par akumulētas sejas spēka asimilāciju. Pastiprinās, tāpēc, ka bioloģiski aktīvās vielas šeit ir maksimāli aktīvas. Ja? Tātad zaļā tēja, mēs zinām, ko zaļā tēja dod, un praktiski zaļā tēja satur 500 organiskos komponentus. Ļoti spēcīgs antioksidants. Veicina gremošanas, vielmaiņas procesu darbību, palīdz notievēt, samazina stresa hormonus, izvada radionukleīdus, sasaista toksīnus, kancerogēnus un izvada tos no organisma. Paplašina galvas asinsvadus un līdz ar to uzlabojas asins un skābekļa piegāde, nostiprina asinsvadu sieniņas, samazina risku saslimt ar vēzi un vispār iznīcina vēža šūnas. Jā, protams, zaļo tēju ir jādzer, bet, atkal viens bet. Man pagājuši gadu bija Ķīnā viena no paziņām, kura atbrauca no Ķīnas un teica, jūs ziniet, kā Ķīnā audzina zaļo tēju? Viņas visas tiek apstrādātas ar drausmīgām ķimikālijām. Tā kā atkal šeit mūsu gadījumā mūsu zaļā tēja viennozīmīgi iziet atkal cauri daudzām pārbaudēm un mums nedrīkst vienkārši būt nekas tāds, kur ir kaut kādas ķīmijas, ja mums ir tikai organiskie, tā kā tīri, absolūti tīri augi, tā kā tas ir ļoti liels plus un tas ir ļoti svarīgi. Nākošais augs, mangostāns, sauc viņu par dieva augli. Ļoti bagāts ar vitamīniem, makroelementiem, satur ļoti spēcīgi, tas saucās ksantoni, ļoti spēcīgi dabas antioksidanti. Tāpat bioflavonoīdi, tie arī fermenti, ja? Viss tas, ko satur mangostāns, patiesībā viņš darbojās uz ļoti daudzām slimībām, tepat var nosaukt, viņš pat darbojas uz simtiem slimību. Viņš nostiprina imūnosistēmu, uzlabo asins sastāvu, atjauno aknas, uzlabo prāta spējas. Jā, viņi, protams, rekomendē pie Alzheimera, pie Parkinsona saslimšanām. Viņiem ir pretaudzēja iedarbība, jā, palīdz novērst vēzi, jo viņam ir ļoti spēcīgs antioksidantu iedarbība. Novērš baktēriju izraisītas infekcijas, cīnās pret vīrušiem, novērš un aptur sēnīti, mazina cukuru līmeni asinīs, mazina drudzi, acu veselība, novērš glaukomu un kataraktas. Ja? Tā kā šis viens augs, viņš tik daudz dara jau viens pats. Nākošais eikalipts, es domāju, ka jums ļoti labi pazīstams, satura ļoti daudz fitoncīdas, eteriskās eļļas, miecvielas, antiseptiskas, pretsāpju, pretiekaisuma iedarbība. Ja?
Un, protams, ka vairāku gadsimtu garumā eikalipteļi ir tikus izmantot elpceļu, lai atjaunotu elpceļu kaut kādas iekaisuma procesus. Laringīti, plaušu gangrēnas palīdz pie bronhālās astmas, atvieglo klepus augstēšanos, arī pie alerģijām un pie alerģiskiem simptomiem. Cīnās ar dažādu veidu infekcijām, vai tā ir gripa, vai angīna, vai herpes vīrus, vai sēnītes, ja? Iekaisumu un sāpju mazināšanai, galvas sāpju un ausu sāpju mazināšanai, prāta darbības uzlabošanai, kā ar lieto kā pretstresa līdzekli. Ja? Mēs, kad ejam pirtī, parasti taisam eikalipta eļļu, lai viņa vienkārši kā... viņš gaisā, mēs viņu caur gaisu ieelpojam, bet šajā gadījumā viņš ir nevis caur gaisa pilienu veidā, viņš ir iekšā mūsu dražvējā, ja? Tā kā viņš arī ļoti spēcīgi darbojās. Un nākošais augs, ko mēs ļoti visi labi pazīstam, ir vīnogas. Mēs zinām, ka vīnogas ir ļoti, ļoti bagāts ar antioksidantiem, bet ir tāda, ka tai visi labumi ir vīnogu kauliņos. Mēs jau, kad parasti, ja zinu, ka ļoti daudz cilvēku vīnogas ēd, bet viņi kauliņus spļauj ārā. Kauliņus spļaut ārā noteikti nevajag, tāpēc, ka tieši tajos kauliņos ir viss tas ļoti vērtīgais. Kauliņus vajag sakost, un tad mēs tiksim pie ļoti daudz antioksidantiem, jo antioksidanti ir vielas, kas neutralizē brīvos radikāļus, un līdz ar to, ja mēs neutralizējam brīvos radikāļus, protams, mēs pasargājam sevi no daudzām saslimšanām. Ja? Tātad šeit ir vīnogs uzlabo imunitāti, nostiprina redzi, nostiprina asinsvadu sieniņas, aterosklerozes, tātad palēnina aterosklerozes veidošanos, aizsargās sirdi, jā, protams, te ir ļoti daudz kālijas, normalizē asinsspiedienu, kavē trombu veidošanos, normalizē hemoglobīnu, samazina migrēnu. Arī šeit ir tas kvarcetīns, kas pateicoties šim kvarcetīnam, viņu lieto arī pret dermatītu un egzēmām. Jā, tad arī vīnogs uzlabo redzi, ārstē astmu un arī izvada, bet tie ir vīnogu kauliņi patiesībā, izvada smagos metālus, radioaktīvos savienojumus un, protams, mēs izmantojam to organismu attīrīšanai dažādos arī saindēšanas gadījumos. Bet, ja mēs runājam par jebkuru augu, tad šeit mēs izmantojam tumšās vīnogas, jo jebkurš augs, kurš ir tumšā, vai ne viņš ir sarkans vai violēts, un violēts praktiski, viņš darbojās, viņam frekvences darbojās augstāks frekvences, un viņš ir spēcīgāk darbojās. Tā kā jebkurš augs spēcīgāks ir tad, ja viņš ir tumšs. Piemēram, mēs arī tālāk ja skatīsimies, pēc tam mums būs arī upenes, arī tas tumšais, ko viņš tur dod. Bet man tagad rāda pīlādes. Ļoti bagāts ar vitamīniem, minerāliem, organiskām skābēm, kas arī mums ir vajadzīgs, aminoskābēm. Pīlāģos ir ļoti daudz pektīna vielas, kas attīra organismu no sārņiem, smagajiem metāliem. Patiesībā tas pektīna vielas arī sasaista šos te visus nevajadzīgās vielas, kas mums organismā ir. Lieto avitaminozē, lieto kā diurētisku un arī vieglu caurejas līdzekli, elpošanas ceļu iekaisumiem, augstēšanas gadījumos, asins tīroša līdzeklis. Šeit tātad pīlādes darbojas kā asins tīroša līdzeklis, novērš trombu veidošanos un arī samazina slikto holesterīnu un arī nostiprina asinsvadus. Un pīlāģu sastāvā ir vielas, kas spēj cīnīties ar zelta stafilokoku un salmonelozi. Es zinu, ka ar zelta stafilokoku ir ļoti grūti cīnīties. Tad pīlāģis ir tas, kas cīnās ar zelta stafilokoku, jo viņam piemīt antibakteriāls īpašības un, protams, ka viņš atjauno un viņam ir arī žūdas dzenošas īpašības un lieto pie anēmijas, vitaminozes un arī pēc radiācijas. Izmanto mazasinības, aknu, nieru, diabēta, asins vadu, hemoroīdu, locītavu sāpju, kuņģu un zarnu trakta slimību ārstēšanā. Tā kā vesela rinda ar slimībām, kam pīlādzes ir ļoti, ļoti noderīgs. Jā, šeit ir tie karotinoīdi un pektīna vielas, kas palīdz attīrīt organismu no radikāļiem un dažādiem sārņiem. Jā, tieši tie pektīni arī sasaista tos sārņus. Jā, es teicu, tagad mēs esam nonākuši pie upes. Augs, kurš jau pēc krāsas jau viņš darbojās uz tām augstajām frekvencēm un jau viņš strādā ļoti, ļoti spēcīgi. Mēs upenes pazīstam, jau, protams, ka mēs dzeram gan upeņu tējas, gan vasarā vislabākās upenes, protams, ir pie krūma, ka mēs noraujam, ja? Bet šobrīd pie krūma mēs pieiet nevaram. Un arī tad, ja viņas ir pārstrādātā veidā, mēs no upenēm šo te visu labumu, ko upenes dod, dabūt nevarēsim. Tāpēc
Atkal vēl bez tam, ja mēs uzņemsim šo te upeni, apēdīsim arī pie krūma, mēs nesaņemsim visu 100%, kas tajā upenē iekšā ir, tāpēc, ka viņš ies caur kuņģa zarnu traktu, kur patiesībā atkal ir šī agresīvā vide, kur jau daudz vērtīgās vielas vienkārši aizies bojā. Līdz ar to, ņemot vērā mūsu tehnoloģiju, mēs saņemam no tās upenes, tas, kas ir pirmatnējā veidā, mēs saņemam savā šūniņā iekšā. Ja? Tā kā upene, vīrusu apkarošanas, imunitātes stiprinoša līdzeklis, satur ļoti daudz vitamīnus, eteriskās eļas, pektīnu vielas, atkal pektīnu vielas, kas sasaista visas šīs te vielas, kas ir nevajadzīgas organismā. Aizvāc no organisma indes, smagos metālus un arī nomāc slikto mikrofloru. Tas arī ir ļoti svarīgi. Upenes palīdz pie saindēšanās un intoksikācijas. Upenes arī, bet pie mums šajā gadījumā es ļoti labi arī zinu no iepriekšējām kompānijām, ka upeņu lapas arī ir limfas šķidrinātājs. Praktiski upene kā tāda ir limfas šķidrinātājs, tad arī upene piedalīsies limfātiskās sistēmas attīrīšanas procesā. Tā kā upene ļoti daudz ko dara. Ļoti daudz vitamīnus, to mēs zinām, šķidrina asinus un kavē trombu veidošanos. Arī elastīgi asinsvadi, samazina slikto holesterīnu un palielina labo baktēriju skaitu, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mums ir arī vajadzīgas labās baktērijas. Ja? Bez tām arī nekas nevar notikt. Un upenes arī darbojas kā spēcīgs dabas antibiotiķis. Bez tam izrādās, ka upenes noņem arī acu nogurumu. Jā, tas slaids bija par to, ka šis slaids man kaut kā nejauši te ir iekļūst. Te bija doma par to, ka mūsu alts uzlabo arī asins reoloģiskās īpašības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka asins ir nevis tā, ka varētu teikt, ka biezas, bet tur vairāk ir tā, ka vienā rekurta apakšā trešajā bildītē parādās, ja, kad tās asinis ir, viņas ir tādas tā kā salipušas, tie eritrocīti salipuši, un līdz ar to viņš nevar nemaz cauri tikt kaut kādiem sīkiem maziem kapilāriņiem, te var redzēt, ja, viņš jau netiek, viņš ir salipis. Tas ir tas, ko arī dara alts, ja, viņš šos te salipušos rekurta kā monētiņas, ja. Eritrocītus vienkārši viņiem ir jābūt katram pa vienam atdalītam. Ja? Tas ir tas, ko arī dara mūsu alts. Un, jā, laikam tad sanāk, ka tas arī bija tas, ko es gribu pastāstīt, bet paskatīsimies, varbūt tās nedaudz pastāstīšu varbūt tās par to, kā viņu lietot. Viņu, protams, var lietot profilaksei, ja mēs viņu lietojam, tad tās būtu 2 dražejas. Viņu iesaka lietot no rīta. Ja ir jau kaut kāda diagnoze, tad tās ir 4 dražejas. Protams, 4, tad mēs ņemsim 2 no rīta, 2 vakarā. Bet kaut gan es esmu lietojis arī vakarā, tas tā, tāpēc, kad mēs šeit jau ņemam tādu tā kā kombinējam altu, melsu un grobu kopā, un tad, ja mēs kombinējam šo te kopā, tad sanāk, ka labāk ir altu ņemt no rīta, labāk ir melsu antiparazitāro ņemt vakarā, tāpēc, ka parazīti vairāk vakarā sāk uzdarboties, un grobu tad mēs ņemam visas dienas laikā, tāpēc altu it kā iesaka no rīta, bet tāpēc idejas viņi var ņemt arī jebkurā dienas laikā. Ja ir smagas situācijas, tās ir 6 dražejas, un ja tā ir jau kaut kāda onkoloģija, tās ir 8 dražejas dienā. Tā kā tas ir lietošana. Lietošana, starp citu, var lietot arī tikpat labi pie šiem te visām alerģiskajiem procesiem. Piemēram, ja ir uz ādas kaut kādi izsitumi, tad var šo te alta dražeju izšķīdināt ūdenī. Teiksim, kaut kādas, cik sanāk, 25 gramu ūdens, vai, jā, apmēram tā varētu būt, ēdamkarot, varbūt bišķiņ, varbūt 50 gramu, jā. Un vienkārši apstrādājam šīs te vietas, kur tās bojātās kaut kādi izsitumi, kaut kādas egzēmas vai psoriāzes. Varam droši arī ārīgi apstrādāt šīs te vietas. To ieteica šis te akadēmiķis Gorodickis, kad viņu var arī ārēji likt uz šiem te alerģijas, kas mums tur uz āru visādiem izsitumiem, ja. Tad viņu, protams, var lietot arī zīdainīši. Zīdaiņiem, piemēram, ir kaut kādas, es esmu ļoti bieži dzirdējis kaut kādas piena nepanesības vai vēl kaut kādas, tad, kad jau
Ir tagad ļoti daudz maziem bērniem ir alerģijas. Ja? Tad arī maziem zīdainīšiem var arī izšķīdināt šo te dražēju uz 50 gramiem ūdens un vienkārši pilienu veidā pilināt mutītē, un viņš arī saņems šīs te visas vielas, un viņš palīdzēs viņam tikt galā ar visiem šiem te alerģijas izraisītajiem simptomiem. Tā kā arī maziem bērniņiem var dot. Vēl arī, ja mamma pati ēdīs, tad viņa caur pienu šīs te vielas saņems un nodos bērnam, arī tāds variants ir. Tā kā šeit nav nekādu ierobežojumu, jo šīs nav nekādas ķimikālijas, šeit ir viss absolūti dabisks. Un praktiski šeit mēs runājam par šūnu barošanu, nevis par ārstēšanu, jo tad, kad organismā kaut kas pietrūkst, piemēram, tas pats piesārņojums. Ja? Piesārņojums vienkārši jātiek galā ar visām tām intoksikācijām, viss tas, kas organismā ir jāizvada ārā, un tad arī, protams, šie alerģiskie visi simptomi pazudīs. Ja? Tā kā tas ir tas, skatāmies, varbūt izlasīsim vēlreiz, iziesim tādu apkopojumu. Tātad, ko mums dara alts? Palīdz novērst nepatīkamus alerģiskus simptomus, niezes, šķavas, iesnas, ādas apsārtumu. Kalcijs, cinks un magnīzs dražais sastāvā piemīt pret alerģiska iedarbība. Palielina ķermeņa izturību pret toksīniem un alergēniem. Satur bioflavonoīdus, kas palīdz stabilizēt dražais sastāvdaļu antihistamīnu darbību. Veicina histamīna saglabāšanos tuklajās šūnās. Par to man īstenībā, kad klausījos to akadēmiķi Garadits, ka viņš tieši runāja par šo te histamīnu, par tuklajām šūnām, bet viņš tik gudri runāja, kad es domāju, labāk tik gudri vienkārši, ja jūs gribat dzirdēt, kā viņš stāsta, tad vienkārši jums jāpaklausās viņa video. Protams, alts aizsargā ķermeni no brīvo radikāļu iedarbības, jo tas ir viens no faktoriem, kas arī izraisa alerģijas. Un alts veicina alerģisku reakciju nomākšanu, gan telpās, gan atklātā gaisā. Protams, alts arī attīra, tad sanāk alts attīra arī limfātisko sistēmu, alts strādā arī ar neiroendokrīno sistēmu, alts ļoti spēcīgi stipri un imūnsistēmu, un tādējādi tas viss sistēma veidā strādā arī pret alerģisks, spēcīgs pretalerģisks līdzeklis. Bet patiesībā jau viņš strādā novācot visus tos simptomus un cēloņus, kas rada šo te alerģiju. Tā kā mūsu rokās ir ļoti, ļoti spēcīgs produkts, un mūsu rokās ir ļoti, ļoti daudz spēcīgi produkti. Ja? Mums ir 15 produkti, katrs strādā uz savu sistēmu, tāpēc mums organismā ir vairākas sistēmas. Un nākošajā reizē mēs runāsim, īstenībā produkts, par ko mēs runāsim nākošajā reizē, mels, viņš ir spēcīgi, ļoti spēcīgi saistīts arī ar šo te produktu alts. Tāpēc, ka es jau runāju, ka lai mēs varētu sekmīgi cīnīties ar alerģijām, ir arī jāatbrīvojās no helmintiem. Tā kā tas ir viens no tādiem sistēmu piegājieniem, kas bez tā mēs vispār nekur nevaram izdarīt. Tas ir numur 1, ar ko mēs vienmēr iesakam visiem sākt. Mels, alts un grows. Tās pirmās programmiņas, ar ko vienmēr mēs iesakam sākt, jo tās ir tās attīrošās programmas. Jo citreiz pat tad, kad jau mēs iztīram organismu, nevis citreiz, bet ļoti bieži, pats par sevi jau atkrīt vesela kaudze ar problēmām. Atkritīs visādi slimību nosaukumu un atkritīs visādas tas, ko mēs nesājam sevī. Ja? Tā kā tās ir tās pirmās pamat 3 produktiņi. Nākošreiz runāsim par MELSu, par antiparazitāro programmu. Tā kā par šiem te produktiem mēs runāsim daudz, un es uzskatu, ka būtu ļoti liels grēks par tiem nestāstīt īpaši šodien, kad pašlaik ziemas periodā, kad ir visādas saslimšanas, kad ir arvien vairāk visādi vīrusi mums nāk virsū, un tas ir vienkārši par to mēs stāstīsim, jo mēs zinām, kā viņš strādā, mēs zinām, cik viņš ātri strādā, cik viņš daudziem cilvēkiem ir palīdzējis. Tā kā droši arī jūs varat pievienoties tie, kas vēl nav izmēģinājuši nevienu no mūsu produktiem. Noteikti es jums iesaku sākt ar šiem 3 programmām, kas ir organisma attīrīšana vispirms, un tad jau tālāk var jau arī skatīties, ko jums vajag konkrēti. Ja? Kad tālāk, piemēram, tur ir sirds asinsrites sistēma, tur ir ākanu attīrīšana, patiesībā tas arī ir ļoti svarīgs moments, tad mums ir dažādi 15 produktu veidi, par kuriem mēs runāsim nākošajās katru reizīti par vienu produktiņu.
Tā kā tas bija šodien, ko es arī gribēju pastāstīt, un, protams, kad es gribu novēlēt, lai mēs visi esam laimīgi, veseli un lai mēs neslimojam. Tā kā sekojiet līdzi nākošajā reizē, tiekamies sestdien, mums būs iespēju prezentācija, ja mēs trešdienās runājam par produktu, tad sestdienā mēs runājam par iespēju, tur arī ir par tām iespējām, ko šī kompānija dod, lai ne tikai veselību uzlabotu, bet arī maciņa veselību uzlabotu, jo patiešām, ja arī mēs salīdzinām marketinga plāns un salīdzinām tās iespējas, kādas mums dod šī kompānija pelnīšanas iespējas, tad te ir patiešām ļoti dāsns marketinga plāns un viņu galvenais, ka viņu var atkārtot, kā mēs sakām, duplicēt arī jebkurš jaunais cilvēks, kurš vēl nekad nav agrāk strādājis tīkla marketingā. Tā kā tiekamies sestdien 11:00 uz iespēju prezentāciju un nākošu trešdienu atkal 7:00 runāsim par produktu Mels. Paldies! Paldies visiem, kas skatījās un skatīsies, un uz tikšanos sestdien. Atā!